Šodien vēlētos aplūkot šo Google Nexus 7 planšetu datoru, kurš nenoliedzami ir viens no veiksmīgākajiem Google produktiem 2012. gadā. Kāpēc? Tāpēc, kad šī tablete ir attiecīgi savā segmentā viena no lētākajām un funkcionālākajām, kas dod attiecīgas tehnoloģiskas iespējas attiecībā pret to cenu. Šī tableta Amerikā ir pieejama par $200, bet, diemžēl, Latvijā, protams, kā zināt, dažādiem uzcenojumiem tā būs bišķi dārgāka un gluži maksās varbūt virs 150 latiem tagad, ja jūs skatāties šo video. Un, par tālākām lietām pastāstīšu pie pašas atvēršanas. Gluži neizlikšos, ka šo tableti neesmu atvēris, tāpēc var teikt uzreiz, ka es viņu esmu atvēris, un bišķi varbūt došu jums ziņu, kā izstās iekšpusē, un tāpēc varbūt sāksim to saukto atvēršanu, jeb unboxing daļu. Kā jūs redzat, šī ir tā kaste, kas ir tā kā iekšā kastē. Šeit jūs redzat ļoti smuku, melnu, elegantu kasti, kurā piekasīties gluži nevar, viss izskatās ļoti attiecīgi forši. Un atvērsim, šeit var redzēt pašu tableti. Uzreiz teikšu, kad esmu uzlicis aizsargplēvi, kur, diemžēl, varbūt neesmu veicis pārāk labi. Redzat, ir veidojušies dažādi gaisa burbuļi. Jā, diezgan neveiksmīgi, bet, savu to tā saukto aizsardzību tas dos, un varbūt palikšu pie šāda risinājuma, bet varbūt arī kādreiz noņemšu. Tā tableta varbūt bišķi noliksim tagad malā, un apskatīsim, kas šeit iekšā. Šeit iekšā ir manuāli, kuriem bija, manuprāt, jāstāv lūk šeit. Jā, tie papīri, kurus parasti neviens nelasa, tos atliksim malā, un, protams, micro USB kabelis un adapteris pieslēgvietē, lai lādētu šo tableti. Tā ātri noiesim šo visu nost un ķersimies klāt pašai tabletei. Google Nexus 7 masveida pārdošanā tika pasludināts ASV 2012. gada jūlijā. Diemžēl Latvijas tirgus tas sasniedz bišķi vēlāk, kā jau tas ierasti ir. Un, der arī pieminēt, kad šis Nexus brands vienmēr jums nodrošinās jaunākos updates no Google Android sistēmas, un jums vienmēr pieejami vieni no pirmajiem šie updati. Un pirms sākšu runāt par galveno dzelzi šajā tabletē, tad no sākuma gribētos varbūt nedaudz pastāstīt, kas šajā tabletē ir iekļauts. Kā jūs redzat, šeit priekšpusē var redzēt 1,2 megapikseli priekšējo kameru. Diemžēl kameras aizmugurē nav. Tas varbūt ir viens no mīnusiem, kad iespējams fotogrāfijas jūs nevarēsiet šādi fotografēt, bet jums vajadzēs fotografēt lūk šādi. Un arī ir pieminēta, ka nav arī iekļauta atsevišķa aplikācija, lai palaistu kameru. Tāpēc nāksies vien izmantot dažādas blakus aplikācijas, lai varētu, piemēram, sociālos tīklos postot dažādas fotogrāfijas. Tad šajā labajā pusē mēs varam redzēt ierasto skaļuma regulētāju, kā arī ieslēgšanas un izslēgšanas pogu, kas kalpo arī kā bloķēšanas un atbloķēšanas. Šajā augšējā stūrī var redzēt vienu mikrofonu. Vēl viens mikrofons ir šajā stūrī un caurdabīgs docking ports, kurš atrodas apakšpusē. Gluži nezinu, priekš kā viņš kalpo, bet tur tāds ir. Un skaļruņi par šiem skaļiem arī nedaudz varētu pasūdzēties, jo dažreiz liekas varbūt nedaudz paklusu. Un kā ierasts apakšā ir 3,5 mm pieslēgvieta priekš austiņām un lādēšanas un datorsavienošanas ports ar micro USB palīdzību. Un tad sāksim varbūt slēgt iekšā un varbūt nedaudz pastāstīšu par tā saukto dzelzi, kas šajā tabletē ir iekļauts. Un tā, sākot ar to, ka tabletē ir 7 colu ekrāns ar rezolūciju 800x1208 pikseli. 720p, kas nodrošina augstas izšķirtspējas attēlus, un tablete ir pieejama 16 vai 32 GB atmiņas ietilpību. Procesors ir 4 kodolu, jeb quad-core NVIDIA Tegra 3 ar takts frekvenci 1,2 GHz, un tas nodrošinās patiešām ļoti ātru pārlūkošanu dažādos pārlūkos un vispār pašu darbību.
Un tā kā par bremzēšanu te gluži nevajadzētu sūdzēties. Šī tableta ir aprīkota ar Wi-Fi, kā arī ir pieejama ar Wi-Fi plus 3G versiju, kas ir nedaudz dārgāka. Un, diemžēl nevar ielikt papildus atmiņas kartes, tāpēc nāksies vien iztikt ar 16 vai 32 GB, kas arī varbūt ir iespējams viens no mīnusiem. Un tablete ir aprīkota ar 4325 mAh Lion bateriju, kas aptuveni jums dos vienu dienu tādu stabilu viendienas lietojumu, bet ja jūs šo tableti lietosiet tā ļoti bieži un intensīvi, tad varbūt 90 stundas jums pietiks. Tableti jau tableti. Kā jau minēju iepriekš, Nexus mums nodrošinās jaunākos updatus, un tāpēc šī tableta pārdodas ar 4.1 Android, tā saukto Jelly Bean, bet es esmu updatojis tieši šo versiju uz 4.2.1, kas nedaudz jaunāka, un tā burtiski atšķiras uz šo tā saukto lock screenu, kurā jūs varat pievienot ātrās navigācijas iespējas, piemēram, kalendāru, Gmailu un tā tālāk, varbūt arī pievienot dažus vairāk. Un uzsākot, gribētos arī pieminēt, ka šī tableta ir viena no pirmajām, kas primāro pārlūku iekļauj Google Chrome. Un tāpēc varbūt gribētos arī nedaudz jums pastāstīt, ko tas īsti nozīmē. Tas nozīmē, ka principā tas pats, kas jūs varat atvērt dažādus tabus, tāpat kā uz savu personālā datoru jūs izmantojat Google Chrome, un tas nenoliedzami sniedz tādu pilnvērtīgu datora iespējas. Un varbūt uzsākot, piemēram, internetu pārlūku testu, iesim uz cnn.com un parādīšu, cik ātri tas atverās. Jūs redzat, gluži momentāli atveras viss un var jau sākt lasīt, un tiešām 4-kodola procesors šeit liek manīt par savu darbību un nevar sūdzēties galīgi par kādiem bremzējumiem un aizķerēm. Un interesanti arī tas, ka Google Chrome iekļauj tādu sadarbīgu funkciju, kur es jums varbūt tagad nodemonstrēšu, ka jūs, piemēram, netrāpat uz tiem maziem virsrakstiem, tad jums atveras tāds un uzprast, uz ko jūs tieši gribējāt uzspiest, un, piemēram, uzspiedīsim uz Europe. Kā es redzu, gluži momentāli atkal atveras, un ir iespēja sākt arī lasīt šīs ziņas. Bez nekāds aizķers, viss darbojas ļoti perfekti. Un aplūkosim arī vienu no intensīvākajiem saitiem TheVerge.com, kas ir tehnoloģija apskatu vietne. Kā redzams, atkal gluži momentāli atveras, un jūs esat gatavi darbam un varat sākt darīt visādas lietas šeit. Runājot par pieejamo virtuālo tastatūru, tā ir tiešām ļoti parocīga, ir lielas astarpes. To var izmantot arī šādā veidā, kas dod vēl lielāku ietilpību. Der arī pieminēt, ka šeit ir iekļauta tā sauktā swipe funkcija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē burtiski to, ka jūs varat lūk šādi tā kā vilkt un veidot dažādus teikumus. Piemēram, mēģināsim help. Lūk šādi tas darbojas. Un nenoliedzami tas ir ļoti liels pluss. Šāda veida swipe funkciju mēs varam plaši vērot dažādos Samsung ierīcēs. Gribētu pastāstīt to, ka šī 4.2.1 sistēma iekļauj sadarbīgu funkciju. Kā tikko jums parādīju, 2 veidu notifications, kurus jūs varat novilkt. Viens no kreisās puses, tas ir standarta, un viens ir jauns, kas ir no labās puses, kas ļauj jums piekļūt dažādu veidu uzstatījumiem, ātriem uzstatījumiem, kurus varat arī pievienot. Viena zīmīga lieta šeit ir to, ka es tagad esmu pieslēdzies Wi-Fi. Un atslēgsim to nedaudz. Es jums parādīšu vienu foršu lietu, ko Google ir iekļāvusi, tā sauktos Google Currents, kas ir virtuālai žurnāli. Jūs līdzīgi kā YouTube varat subscribot dažādiem kanāliem, viņu patiešām šeit ir ļoti daudz. Piemēram, iesim tajā Independent ziņas sadaļā, un kā jūs redzat, viss darbojas arī bez interneta pieejas. Tas ļoti parocīgi, jo, piemēram, braucot kaut kādā sabiedriskajā transportā vai arī savā mašīnā, kurā nav pieejams internets, jūs varat lasīt šīs ziņas, un tās ir saglabājušās, un tas nenoliedzami ir viens tāds liels pluss. Runājot par iepriekš pieminēto kameru, diemžēl šeit nav atsevišķas
aplikācijas priekš kameras. Un, iespējams, risinājumi varēsiet rast tādu, ka ejot dažādās aplikācijās, rakstot, piemēram, Twitterī ziņas, jūs varat ātri pieiet pie fotografēšanas režīma un sākt fotografēt un postot dažādas fotogrāfijas. Un, jā, tas pats ir arī ar Instagram aplikāciju, kurā jūs arī varat fotografēt ar primāro kameru. Runājot par, piemēram, spēlītēm, varbūt daži no jums tās izmantos, tad, jā, pati tableta jau liecina procesors Nvidia Tegra 3 to, ka, patiešām šeit spēles jūs ļoti, ļoti precīzi, diemžēl nevarējuši jums nodemonstrēt, un nevajadzētu sūdzēties par to, ka jums daži spēlītas šeit neies, un patiešām tās ir ļoti ātri un būs ļoti efektīvi izmantot. Diemžēl varētu nedaudz pasūdzēties arī par video playeri, iekļauto standarta, kuram nav, diemžēl, pieejami 2x un kādi vēl daži citi formāti, bet, risinājums ir tāds, ka jūs varat ieiet Google Play Store un nolādēt dažādas blakus aplikācijas, kas iespējams būs tāds viens no risinājumiem. Der arī pieminēt, ka šī tableta ir aprīkota ar savu balsu meklēšanas funkciju, gluži līdzīgi kā iOS pieejamā Siri, tikai bišķi savādāk, un kuru es jums iespējams varēšu tagad arī nodemonstrēt un parādīt, kā tā darbojas. What's the 2 plus 2? The answer is 4. What's the weather now? It's 10 degrees with light snow in Riga. What's the time now? The time is 12:34 p.m. Kā jūs redzat, šī aplikācija Google Voice jeb Google Now darbojas ļoti parocīgi un iespējams kalpos dažiem kā viens no izklaides rīkiem, ar kuru noteikti paspēlēties droši. Gribētu arī pieminēt, ka tableta iekļauj savdabīgo Google's Near Field Communications jeb NFC integrāciju, kuras jums tagad nodemonstrēšu. Ko tas nozīmē? Jūs ieslēdzat šo NFC un, piemēram, jums ir vēl viena ierīce, kas ir aprīkota ar šo NFC uztvērē, jūs saliekat šīs ierīces kopā un ātri varat apmainīt dažādu veidu ziņas. Savdabīgi arī tas, ka Google ir padomājis par savu virtuālo maku, jeb Google Wallet, kur nākotnē arī cer attīstīt un, piemēram, apmaksāt dažādu veidu pirkumus ar savām mobilajām ierīcēm, pieejot pie kasēm un, piemēram, samaksājot ar savu mobilo. Un neliedzami tas varbūt kalpos kā viens no Googles nākotnes veiksmes stāstiem. Un, jā, diezgan patīkama ziņa. Principā šis bija ātrs apskats par Google Nexus 7. Ceram, ka jums patika un uz drīz redzēšanos.